Vārdu priekš Cipulis. Restorāns Sergejums spēcīgs galviņu metiens arī pa vārtos. Vargs. Dubacit pirmo metienu, bet Frederiks Vargs vārtu priekšā 1-0. Lai varētu visu arī izdarīt. Iepriekšējās spēlēs bija vairāk bīstami iepriekšoši Cipulis šeit ļoti labi. Triju spēlētāju ielenkumā cīnījās līdz galam. Un Vargs apsteidza Meziju. Spēcīgs arī galviņu metiens, arī Vargs ļoti labi apstrādā. Ripu uzreiz apspēlēja Dubu. Tenties nesako. Naķis. Ļoti bīstam uzbruk mainieki un iemet Ripu vārtos. Cim redzot, Naķis Holts gan apelēja. Vārds arī laukumā, cim redzot, kāds no hokejistiem, bet... Mēs... Pa kaklu trāpīja Holtam šajā epizodē, bet tas jau bija pirms. Tur grūti pateikt, kuras nūjas lāpstiņi. Tur sotnieka lāpstiņi bija, nevis Naķi. Vēlreiz skatāmies. Tīs nevarēja redzēt, kurā brīdī paspēja rādīt Ripu vārtos, iespējams nedaudz pirms tam, tur pagrūstās Bartečko. Standā turklāt kāda 7-0 Jugrā uzvarēja un Edgars atvērīja 41 metienu. Torpedo Skā Sanktpēterburga 5-3, Akbars Atlanta 6-3. Nevar īsti saprast. Skaitās vārti. Izrādam to. Neizdodas viduszonā izraidīt un bīstam epizodu un Ripu vārtos, diemžēl. Mikuš. Tādās viņam 22 spēlēs bija 3+1. Skatāmies, Špirko kādu elegantu piespēli iedeva vārta priekšā Mikušam, bet tagad Leva sastāvā Mikuša rēķinā jau ir 5+3. Viss sākās jau šajā epizodē, neizrādījām Ripu ārā, bet... Halika nav viņš šajā spēlē pieteicis. 2 metriem. Jā, 2-0-3. Rīgā viņš spēlēja otrajā mačā. Nostājamies, izvietojamies, sākam izspēli. Pirmā maiņa mums, sprukta maiņa. Zoliņš. Spēcīgs metiens un Ripa atstās pret šķiet Miķa Rēlis. Vēlreiz metiens Ripa vārtos. Jānis Sprukts. Īsti ceļās vēlreiz šī maiņa, gan iepriekšējās spēlēs labi spēlē. 2-2. Skatāmies, kā mums Karsumam šķiet rezultatīvu piespēli. Manuprāt, Mārtiņš tur piespēlēja. Arī acīgi pamanīja Jānis Sprukts īstajā vietā, īstajā laikā. Nē, nav pārkāpums, viss ir tīri, varam turpināt spēlēt. Metiens pa vārtiem un Ripa vārtos! 3-2 Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Neveiksmīgi nospēlēja Duba. Mārtiņš Karsums šķiet vairāk. Jā, izmantojām lielo skaitlisko pārsvaru 5-3. Mazam Ripas slaidā kritienā iekrit vārtos pēc. Duba sāk mācīt ar tvērēt cīnu, bet nenospēlēja precīzi. Redzam arī Dubas reakciju, kad šķiet tā bija viņa kļūda. Viņš arī to pats apzinās. Slodze ļoti liela pirmajai maiņai. Lev komanda. Ripa vārtos. Šķiet īsti Holts neredzēja, ja šķiet, ka lido Ripa garām vārtiem, bet pat īsti nenokrita. Mēs izmantojām vienu skaitlisko vairākumu. Neredzēja, acīm redzot, šeit mēs tagad redzēsim. Kā vajadzēja saskatīt Holtam. Atkal pirmā maiņa. Ederosts. Tālu diagonāli piespēle Nāģama. Un tagad mūs pretuzbrukums Galviņš. Var uzmest no šāds epizodes un Ripa vārtos! Gultis Galviņš! Duba kļūdās. Skatāmies tieši gar vārtu stabu. Jā, kaut kā nesaprotam. Ripa ielidoja vārtos. Mainieki bija. Karsums, laba piespēle var mest pa vārtiem. Karsums no vārtu priekšu un Ripa vārtos! 5-3! Tā ir uzvarā. Te Miķels Redlis. Miķelim piespēle. Miķelim 18 punkti līdz ar to jau. Un piespēļu skaita ziņā, jādomā, viņš paliek pirmajā vietā KHL 5-3. Tāds vienkārši nevar notikt. Pēdējās sekundes un uzvara. Otrā uzvara pār Popradas Levu 3 spēlēs. Diemžēl neveiksmīgi pirmā spēle, bet izdodas revanšēties viņu laukumā. Tieši tā, ļoti svarīgi uzvara pār vienu no saviem tiešajiem konkurentiem cīņā par iekļūšanu play-off.